Kas tas tāds ir pa brīnumu? Audi A8, jā, 2005. gads, 4.2 benzīns, longas versijā. Jā. Kāds prezidents braukājis? Nu jā, smuks auto, diezgan laba stāvoklī. Viss strādā, jā. Nav vispār nekāda vaina. No kurienes kaut kur ievests? Viņš pa Latviju brauks. Pa Latviju braukājis, jā. Tātad pārskatām smuka vēsture. Viss jā, tā kā viss nobraukums oriģināls. Nu, tā ir rāda. Nu, tik mīksti viņi nav. Viņi tādi diezgan tādi sportiski, es teiktu, šajā gadījumā. Viņi nav tāds dīvaini. Es to neklausīšos. Tā ir vismīkstākā āda, ko es esmu sajūtis. Nu, nezinu. Nē, bet forma pašam beņķim ir sportiska. Līdz ar to tu sēdi, nu, ka viņš, kā tu saki, nav komforts stūri, bet sporta beņķi. Tas ir. Līdz ar to tu, nu, āda ir mīksta, jā, bet tā sajūta, ka tu sēdi ir tāda apturoša kā sporta beņķos, nu, ka tu esi tā kā iekļaujošs. Nu, jā, var arī tā teikt. Kur pasies 2005. gadā, tev jau ir atdalītā klima ar visiem regulācijām. Zini, kas man riktīgi patīk? Man riktīgi patīk tas, ka aizmugurē ir vēl atsevišķa vieta galvai, un tā kā paaugstinājums. Tiem, kas ir garie, jo tas beņķis ieiet dziļumā, bet viņi ir padomājuši tā, lai arī tas garš cilvēks tur jūtās labi. Ja jāved garš priekšnieks, tad šī ir izcila iespēja. Nu jā, tu tā kā limuzīnā, galvenais ēdētāji ir aizmugurē. Jā, šī pusē arī ir tas on-offs tam beņķim. Laikam viņš kaut kā arī... Ir klima, štorkas kontrolēt, apsildāmie, viss ir aizmugurē. Nu un cik tad viņam ir nodoklis, ko droši vien visi prasīs tagad? Viņam tur būs, nu, bišķi liels, jā, kādi 400 vai var apskatīt līdz. 582. 582. Jā. Nu, šis nav rekordists. Nu, jā.